Latvijas mikroķirurģijas centram 40. No 1985. gada, no pašas pirmās dienas, kad mikroķirurģijas centrs bija atvērts. Tas bija 25. martā. Perifēro nervu ķirurģija un rekonstrukcija sākās jau 1985. gadā. Par mikroķirurģiju vispār sākumā es uzzināju 80. gadu vidū, kad žurnālā Liesma bija nopublicēts raksts ar fotogrāfijām. Īsāk viņi nevar izstāstīt. Tu nevari 12 gadus izstāstīt vienā teikumā, teiksim. Es nezinu, kājas piešūtas, rokas piešūtas. Taisam paši savus personīgos rekordus. Šogad mums būs pār pa 4500 operāciju. Tālāk 1985. gadā Latvijas galvenais ķirurgs profesors Vils Purmals samācīja veselības ministram Vilhelmam Kaņepam, ka Latvijā ir nepieciešams mikroķirurģijas centrs, un šim centram jāatrodās Gaizeres slimnīcā. Profesors Vils Purmals samācīja ministram izdalīt pietiekami liels līdzekļus, lai iegādātu Karl Zeiss mikroskopu un izveidotu centra komandu. Šo centra komandu uzticēja Guntim Bittem. Gunts Bitte bija traumatologs ortopēds, un viņš komandas biedriem izvēlējās 6 jaunus ārstus, gan tādus, kas bija 3-4 gadus jau medicīnā strādājuši, gan tādus, kas tikko pabeidz medicīnas institūtu. Tas bija ģeniāls solis. Pēc 40 gadiem mēs redzam, ka Latvijas mikroķirurģija ir attīstījusies, izaugusi 2. un 3. mikroķirurgu paudze, un mūs apskauž tie, kas saprot, pa ko ir runa. Vēsture sākās 1985. gadā, kad pēc tā atklāšanas tajā sāk strādāt centra vadītājs Gunts Bitte, Aldis Dalmatovs, Tālvalds Krūmiņš un es. Gunta Bitte iedibinātais demokrātiskais un komandu darbstils centrā ir saglabājies līdz pat mūsdienām. Tā kā centra primārais uzdevums bija nodrošināt nepārtrauktu, neatliekamo palīdzību visu diennakti, un tam bija nepieciešami papildus spēki pēc studiju pabeigšanas, darbā iesaistījās arī jauni kolēģi Jānis Zaržeckis, Jānis Ģīls un Olafs Libermans. Izaicinājumu un darbu bija daudz. Pirmās operācijas mikroķirurģijas centrā gāja salīdzinoši ilgi. Es atceros momentu, kad mēs sākām ar doktoru Čikanovu vakarā operēt un beidzām pašā rīta gaismiņā. Mūsu dienās jau, teiksim tā, pēc visiem šiem entajiem 10 gadiem mēs šo operāciju veicām vismaz 3 reizes ātrāk. Kas ir mainījies? Mainījusies ir pieredze, mainījusies ir tehnika, kā mēs to veicam, mainījusies ir sapratne par to, mainījusies arī ir instrumenti un citas tādas tīri tehniskās lietas. Mikroķirurģijas centrā sāku strādāt 1997. gadā. Tajā laikā es biju vēl 2. gada rezidents traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā pie doktora Valda Zatlera. Mikroķirurģijā patiesībā man ievilka Mārtiņš Kapicks, kas bija mans grupas biedrs no studiju laikiem. Un studiju laikā jau mēs sākām apmeklēt mikroķirurģijas pulciņu, kur mēs mācījāmies dažādas tehnikas un veicām studentu zinātniskos darbus. Kopš 97. gada es paralēli strādāju gan traumas slimnīcā, gan mikroķirurģijas centrā. Un kas bija tas interesantākais, bija ļoti daudz dežūru, bija ļoti daudz darba. 12, 13 dežūras mēnesī, tā bija norma. Puse traumas slimnīcā, puse mikroķirurģijas centrā. Bet nevienu mirkli tajā laikā es nejūtos nogurs vai neapmierināts ar esošo situāciju. Mikroķirurģijas centrs bija interesants ar to, ka tas bija salīdzinoši uz to brīdi jaunu cilvēku apkopojums, kas darīja principā trakas lietas, ko cits neviens nedarīja. Un tas bija tas interesantākais, kas piesaistīja doktors Bitte, pirmais nodaļas vadītājs, Aldis Dalmatovs un vecākie kolēģi. Viņi skatījās tā kā kolēģi vairāk uz jauniem kolēģiem un deva vadošas norādījumus, bet viņas, neteiksim, ka uzspieda. Līdz to tas vairāk bija nevis skolotāju un skolnieku attiecības, bet tie bija tādas cīņu briedru attiecības, ja, kad ir kaut kāds kopējs darbs, kas ir jāpadara.
Un tādējādi vairāk sanāca uz to laiku jauniem kolēģiem sastrādāties ar pašu doktoru Kapicki, Krustiņu, doktoru Adoviču, Kraukli, ar doktoru Tihanovu, un ar katru ir saistīt kaut kādas konkrētas lietas, un no katra ir paņemts kāds mazumiņš. Salīdzinot darbu, māsas darbu tagad un pirms tam, protams, ka tagad ir vieglāk. Tagad ir vienreizēji visi materiāli. Tagad nevajag mazgat cimdus, piemēram, pēc tam susināt, pēc tam talkot un sūtīt uz sterilizāciju. Tagad visi materiāli ir vienreizie. Tāpat arī par pārciešanām materiāliem. Agrāk arī šprices nebija vienreizējas. Jā, bija jāmazgā, jāgatavo speciālais šķīdums, lai nodezinficētu, pēc tam atkal jāmazgā un jāsūta uz sterilizāciju. Es neteikšu, ka tas bija pastāvīgi, jā, bet vienu laiku nebija mārle. Un attiecīgi nebija salvetes, ar ko pārciet pacientus. Tātad pacientam stājoties nodaļa bija jānopērk, jāiegādājas 5 metri mārles, lai varētu uztaisīt salvetes, aizsūtīt atkal uz sterilizāciju. Tagad mēs paņemam paciņu, izņemam no paciņas un izmetam to paciņu. Mikroķirurģijas centra darbs ir ļoti dažāds un atšķirīgs. Visbiežāk visi domā, ka mēs kā mikroķirurgi veicam tikai mikroķirurģiskās operācijas, mēs strādājam tikai akūtā ķirurģijā. Mēs strādājam tikai varbūt ar onkoloģiju, vai mēs strādājam tikai ar rekonstrukciju, bet mikroķirurģijas centrs ļoti multidisciplināra nozare, kur mēs iekļaujam dažāda veida operācijas, dažāda veida rekonstrukcijas. Mikroķirurģijas nozare sevi ietver rokas ķirurģiju, rekonstruktīvo ķirurģiju, onkoloģisko ķirurģiju un plastisko ķirurģiju. Līdz ar to šajā jomā strādājošām māsām ir jābūt apveltītām ar nemitīgu vēlmi attīstīties un augstu atbildības sajūtu. Šis gads man kā Latvijas mikroķirurģijas centra galvenajai māsai ir īpašs arī ar to, ka šī gada sākumā esam noslēguši arī sadarbības līgumu ar Rīgas Stradiņa universitāti un esam tiesīgi uzņemt topošās māsas klīniskajā praksē. Tāpēc Latvijas mikroķirurģijas centrs ir tiesīgs apmācīt ne tikai topošos ārtus plastikas ķirurgus, bet arī topošās māsas. Viena no plastiskās ķirurģijas apakšnozarēm ir estētiskā ķirurģija, kas, protams, ir neatņemama plastiskās ķirurģijas sastāvdaļa. Tieši tāpēc pagājušā gadsimta 90. gados mūsu centra ārsti sāk apgūt visa veida operācijas, kas saistās ar šīm operācijām. Un pašreizējā mirklī mums ir 7 ārsti, kas nodrošina pilnīgi visu spektru šīm skaistuma operācijām. Mums ir izdalīta atsevišķa skaistuma klīnika, kurā pacienti ierodoties var saņemt visas šīs uzskaitītās operācijas. Tās ir sejas operācijas, visu veidu krūšu operācijas, ķermeņa operācijas, kā arī liposkulpturēšana. Uzsākot savus gaitas kā students, mikroķirurģijas centrā sastapos ar draudzīgiem, izpalīdzīgiem kolēģiem, kas labprāt man uzņēma, palīdzēja ar zināšanu, iegūšanu, ļāva asistēt operācijās un apgūt manas pirmās iemaņas, uzlikt pirmo šuvi, pirmo reizi sašūt brūci. Tās bija tādas izjūtas, kas vienmēr ir likušās tādas īpašas un kas diez vai kādreiz pazudīs no manas atmiņas. Bieži vien atnāk ar žurnālu lapiņu un saka, man vajag līdzīgi kā šai dāmai, bet neviena dāma, kad lasa Google māti, nestāsta, ka krūšu kurvē ir izmaiņas, ka ir zemāks tauku slānis, ir vispārējais stāvoklis. Līdz ar to mēs skatāmies to cilvēku kā veidolu no visām pusēm. Tas nenozīmē, ka man gribas un jūs man ieliekat, es maksāju. Tā bieži vien nav plastiskajā ķirurģijā. Ir ļoti svarīgi zināt vispārēju stāvokli, zināt visas hroniskas saslimšanas. Mikroķirurģijā ietver ļoti daudz specialitātes, līdz ar to nav brīnums, ka mēs katrs savā veidā izvēlamies vēlāk tas, kas mums visvairāk interesē.
Mani vairāk interesē tieši šī te rekonstruktīvā daļa, un vairāk man aizrāva tieši sejas, deguni, krūtis. Un tā es lēnām pārgāju uz to, ka lielākā daļa, ko es daru, ir tieši šī te plastiskā ķirurģija, rekonstruktīva plastiskā ķirurģija savā ziņā. Un mazāk tā ir tā, kas ir citiem maniem kolēģiem, kā traumatoloģijas sadaļa un nerva rekonstrukcija. Konsultācijas laikā pacienti bieži saka, es atnācu ar vienu ideju un aizgāju visam ar citu informāciju un citu sapratni, un tā arī pareizi. Mēs dzīvojam sociālo tīklu pasaulē, un līdz ar to sociālie tīkli, visi šie mēdī, TikToki, Instagrami un viss, kas vēl nāks vēl uz priekšu, bieži vien rada pacientiem maldīgu uzskatu, ka ir viena vislabākā metode. Plastiskā ķirurga loma šajā visā ir izskaidrot, ar ko tieši šī metode ir laba, vai kura metode īstenībā konkrētam pacientam ir vislabākā. Kā sākās onkoloģija? Tur liels paldies jāsaka doktoram Jurim Tāram, kurš bija tajā laikā galvas kakla ķirurģijas nodaļas vadītājs onkoloģijas centrā, un viņš man uzaicināja uz sadarbību, jo man jau ilgu laiku bija sapnis. Man likās, ka tā ir tāda mikroķirurģijas virsotne, galvas kakla rekonstruktīvā ķirurģija, ka tas ir tas kaut kas tāds, ko es ļoti, ļoti gribētu darīt, un ka tas ir kaut kas tāds, foršs un kā jaunieši saka, kruta lieta. Un, paldies viņam tiešām, jo viņš tiešām uzaicināja, un, protams, sākums bija komisks, tur veselu stāstu var stāstīt, kā mēs sākām, bet principā tas sākums arī bija ļoti grūts, protams, jo mēs sākām bez mikroskopa. Pirmās 2-3 operācijas mēs uztaisījām bez mikroskopa ar speciālām brillēm, mikroskopu palielināts līdz 25 reizēm, tad tur bija palielināts tikai 3 reizes. Tas ar šī brīža prāts, domāju, bija diezgan duls un traks kaut ko tādu darīt bez mikroskopa, bet tā deksme bija tik liela, ka man likās, kad laižam. Un, protams, no sākuma bija baigā pretesība no kolēģiem, onkoloģijas centrā, tas operācijas bija garas, 7, 8 stundas, 9, 10, man liekas, garākā bija 12 stundas, ja nemaldos. Es atceros, kā mēs ar Rolandu Krastovsku to mikroskopu vedām no Gaizeru uz onkoloģijas centru, gan pa ceļam apgāzām, sadausījām. Un, protams, ka tas sākums bija grūts. Tad bija virkne unikāla operācija, kur mēs bijām pirmie. Ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas līmenī, teiksim. Ja? Kā pirmā man nāk prātā bija sejas apakšējās daļas rekonstrukcija, ko faktiski mēs prezentējām, bija tāds starptautiskais galvas kakla onkoloģijas federācijas kongress, kas notiek 4 gados reizi, kā olimpiskās spēles. Un mūsu prezentācija par šo case, par šo pacientu, mēs guvām starptautisku atzinību. Un faktiski tas, laikam, jāsaka, varētu būt mans karjeras augstākais punkts. Protams, arī pašmāju speciālisti mūs pamanīja, un faktiski kaut kādā, ja nemaldos 9. gadā bija pirmā nominācija. Gada notikums medicīnā toreiz gan mums balvu neiedeva, bet 10 gadus vēlāk mēs to balvu dabūjām, kad mēs ar Romānu Zalbu uztaisījām balsnes reinervāciju. Un tā tas pamazām virzījās uz priekšu. Tad vienā brīdī jau es tik ļoti iesaistīts visā nozarē, ka tevi sāk aicināt gan ginekologu, gan urologu, gan abdominālo ķirurgu, gan neiroķirurgu. Ja? Un faktiski tas tāds diezgan pieprasīts ārsts. Un tad kaut kādā brīdī, teiksim, tu saproti, ka tu ļoti daudz ko vari izdarīt. Laikam ir vērts pieminēt arī manu disertāciju, ko es aizstāvēju, kur faktiski mēs izpētījām savus darba rezultātus šeit 8 gadu laikā, kas tika pacienti izoperēti. Un mēs pierādījām, ka mūsu rezultāti tikpat labi kā Amerikas Savienotajās valstīs vai Eiropā. Un faktiski tajā brīdī mēs aiztaisījām ciet durvis jebkādām diskusijām, ka šīs operācijas ir liekas vai nevajadzīgas vai dārgas. Ja? Jo mēs pierādījām, ka pacienti, kuriem ir 3. 4. stadijas mutes vēzis, viņi 50% gadījumu tiek izārstēti. Un atlikušos 50% gadījumu, teiksim, viņu dzīves kvalitāte ir ievērojami augstāka, pat ja tā dzīve nav pietiekoši gara. Un faktiski tā disertācija bija diezgan tālajošas sekas arī, kas nāk vēlāk man izrādījās, iedeva tādu autoritāti, kas man deva tiesības izdarīt daudz citas lietas, kuras pat domāju, ka es kā ārsts nevaru izdarīt. Ja. Un tas bija tāds, jā, grūts, bet vērtīgs laiks. Protams, ir izaudzināta vesela virkne jauno speciālistu, kas jaunā paudze, par ko man tiešām liels prieks.
Īpaši gribu atzīmēt Renāru Deksni, kurš šobrīd ir galvas kakla ķirurģijas nodaļas vadītājs onkoloģijas centrā, kāpēc Jānis Zariņa, kurš man liekas ļoti labi operē, un ir virkne vēl jaunu talantīgu ārstu, kas ar Deksni strādā onkoloģijā un rekonstruktīvā mikroķirurģijā, un man liekas ļoti veiksmīgi turpina iesākt to darbu. Man tiešām baigais prieks. Tad mikroķirurģijas centrā pirmo reizi nonācu 2014. gadā. Tā sagadījās, ka nokļuvu kā pacienta lomā. Dakteris Uldis Krustiņš mani operēja toreiz. Un tā es tur arī, man tas viss ieinteresēja, un tā es tur arī paliku tad volontēt. Tad 2015. gadā es iestājos medicīnas studijās jau, un tad pēc 6 gadiem pabeidzu medicīnas fakultāti, visu šo laiku esot centrā. Un jau uz studiju beigām es jau sapratu, ko es gribu darīt un kas es gribu būt. Šobrīd var droši teikt, ka perifērās nervu ķirurģijas aizsācējs, pamatlicējs Latvijā ir dakteris Kapickis, kas ir arī mans skolotājs. Var teikt, ka perifēro nervu ķirurģija un rekonstrukcija sākās jau 1985. gadā. Pamatlicēji šai perifēro nervu ķirurģijai bija neiroķirurgi, viens no pirmiem mikroķirurģijas komandas skolotājiem profesors Kupčs. Un protams, arī vēlāk, tad, kad mūsu pirmā mikroķirurga komanda sāka nodarboties arī ar perifēro nervu dekompresijām, tad bija tā daktore Dumbere, kas noteikti caur savu literatūru, kas tika rakstīta, ietekmēja arī šīs nozares attīstību. Nekāda perifēro nervu ķirurģija nebūtu bijusi iespējama, ja nebūtu mūsdienīgi elektrofizioloģiski izmeklējumi un sonogrāfija. Un tas nozīmē, ka mēs ne bez neirologiem, ne bez neirofiziologiem, ne sonogrāfistiem to, ko tagad darām, nemaz vēsturiski nebūtu attīstījuši. Kā jebkurā nozarē, ķirurģijā, nervu ķirurģijā, tas laikam ir sevišķi svarīgi, ka arī rehabilitologi un fizioterapeiti ir neatņemama daļa no tā, ko mēs darām, un arī tas ir daļa no mūsu vēstures. Un jāsaka liela paldies gan Lienai Leskei, gan dakterim Aršauskim, viņa komandai par to, ka viņi ir piedalījušies šīs vēstures veidošanā. Ja mēs paskatāmies uz tādu vēsturisku atskatu vispār, kāds ir veidojies, tad, protams, viss sākās ar visvienkāršāko nervu šūvi. Un mikroķirurgi pēc būtības kādas nervus mēs ārstējam visu to, kas ir ārpus mugurkaula. To sauc par perifēriem nerviem. Tie nervi beidzās sejā, viņi beidzās balsenē, viņi beidzās pirkstos, kājās, rokās. Un jau 1965. gadā pasaulē tika veikta pirmā perifērā nerva mikroķirurģiska šuve. Paradoks ir tajā, ka līdz šodienai būtiski nervu šuves sašūšanas rezultāti nav mainījušies kopš 65. gada. Kas tad ir mainījies? Mainījies ir tas, ka mēs zinām, ko, kad un kur vajag piešūt, lai tas darbotos. Tas pats attiecās arī uz perifēro nervu dekompresijas operācijām. Mēs zinām, ko, kad un kur vajag dekompresēt, lai iegūtu labu rezultātu. Un, protams, mikroķirurģijas centrs, mēs kopā esam investējuši liels līdzekļus, lai mēs kā ārsti varētu izglītoties. Un viena liela daļa, tāda ļoti svarīga ķirurģiska manipulācija, mēs esam atveduši no ārzemēm. Un jau 2004. gadā mēs sākām pleksus brachiālis, ja plecu pinuma ķirurģiju. Pleksus ir pleca nervu pinums, kur ir lieli nervi augšā iet no kakla saknītēm. Un tas sakrīt ar to laiku, kad dakteris Kapickis atgriezās no Singapūras, kur šo lietu apmācījās darīt. Un viņa tieši skolotāji bija no Singapūras Aimeriks Lims, un jau vēlāk, kad viņš bija Amerikā, skolotājs bija Luis Šekers, kas bija no Luisvielas. Tāpat arī 2007. gadā
mēs sākām tādas ļoti smagas un izaicinošas patoloģijas, ko mēs medicīnā tā slengā saucam thoracic outlet sindromu, kas ir ļoti smaga, sāpīga patoloģija. Un to mēs atvedām visas šīs tehnoloģijas no 2007. gada, kas tika apmācītas Luivilas Universitātes Kleinert un Kutsa mikroķirurģijas institūtā. Protams, savu ārtavu visā tajā, kā perifēro nervu ķirurģija ir attīstījusies, ir devis, diemžēl, arī Ukrainas karš. Un mēs bijām pirmie, kas atsaucās aicinājumam ārstēt šos karavīrus. Un kā jau karš, viņš arī ķirurgu rokās ieliek jauns izaicinājumus un instrumentus. Un mēs bijām arī pirmie, kas sāka apakšējās ekstremitātes perifēro nervu rekonstrukcijas. Un daļa no šīm operācijām ir unikāls. To var redzēt no mūsu prezentācijām starptautiskos kongresos. Vēl gribētu pieminēt arī, ka mums ir arī paši izstrādātas tehnoloģijas perifēro nervu ķirurģijā, kas ir arī unikālas. Piemēram, ulnārā nerva jeb elkoņa nervu stabilizācijas operācijas pie kubitālā kanāla specifiskiem sindromiem, kā arī apasiņoto nervu transplantācijas metode, kas tika ieviesta jau 2018. gadā. Ar to var atjaunot balsenes funkciju pie balsenes nervu bojājumiem, kā arī augšējo ekstremitāšu funkciju. Tās ir unikālas operācijas un tās ir izstrādāts mūsu centrā. Mums ir virkni publikāciju, par kurām mums ir prieks un interesanti noteikti var pārliecināties, ka tas, kā Ķūze teica, Ķūze ir Latvijas laika, jeb 30. gadu uzņēmējs, kas saucās viņš Salduma karalis, un viņš teica, mums nav jākaunās pa labu reklāmu, un mēs esam priecīgi un nekaunamies pa labu reklāmu, bet mums ir arī pierādījumi literatūrā, zinātniskajā literatūrā, konferencēs un pētījumos. Tā kā, tas ir īsts veids, kā Latvijā attīstījās perifēro nervu ķirurģija. Plaušu artroskopija ir minimāli invazīva ķirurģiska metode. Šīs operācijas laikā caur maziem griezieniem, kuri parasti ir 3–4 mm, plaušu locītavā var ievietot kameru, dažādas darba instrumentus. Šī metode pirmkārt ir diagnostikas zelta standarts, ar kuru pilnīgi precīzi var noteikt gan saišu bojājumu stāvokli un pakāpi, gan locītavu stāvokli. Bet mūsdienās metode arī tiek plaši pielietota dažādām ārstniecības manipulācijām. Runājot par artroskopijas vēsturi, mikroķirurģijas centrā tās aizsākumi ir meklējami 2009. gadā, kad dr. Ulris Krustiņš, Jānis Krustiņš veica pirmās operācijas artroskopijas kontrolē. Šo metodi viņi apguva kādu laiku iepriekš Rotterdamā, apmeklējot apmācības kursu. Milzīgs paldies ir centra finansiālam ieguldījumam, tas ir galvenais. Jo, ja nebūtu centra finansiālā ieguldījuma un manis un mana brāļa Jāņa ideja, ka tas ir nepieciešams, tad droši vien, ka Latvijā artroskopija šodien būtu ļoti zemā līmenī vai vispār nebūtu. Un tas ir pilnīgi godīgi teikts. Pēc pamatspecialitātes certifikāta esmu traumatologs ortopēds. Arī mans vecākais brālis Uldis, mūsu centra vadītājs, ir traumatologs ortopēds pēc pamatspecialitātes. Kopā esam pabeiguši rezidentūru traumas slimnīcā dr. Valda Zatlera vadībā. Tāpēc nav noslēpums, ka mūsu īpaši interesi ir plaušas locītavu ortopēdija un artroskopija. Uldis savu zinātnisko grādu dabūjis tieši aprakstot šādu tēmu plaušas locītavu un plaušas locītavas artroskopiju. Kopā ar Uldu esam uzrakstījuši nodaļu grāmatā Artroskopija par plaušas locītavas artroskopiju sadarbībā ar kompāniju Intech Open. Tātad mēs aizbraucām uz kursiem 2009. gadā uz Rotterdamu. Mums bija neliela pieredze lielo locītavu artroskopijā. Mums ļoti gribējās, lai mēs palaistu šo programmu arī Latvijā tieši plaukstas artroskopijā. Dažādi iemesli dēļ. Pirmkārt, mums bija pacienti, kuriem mēs teorētiski zinājām, ka būtu labi, ja varētu šo artroskopiju veikt, bet mums nebija ne tehnikas, ne arī zināšana, kā to pareizi darīt. Tāpēc mēs aizbraucām uz kursiem. Fantastiski paveicās, ka bija
ļoti labi zināmi cilvēki, tieši tie mācību spēki pasaulē uz to brīdi viena no populārākajiem, varētu teikt, ka plaukstas artroskopijas pionieri. Šie cilvēki mums vienkārši iespaidoja. Tehniku apgūt var, ja ir saprašana, kā veidot šo triangulāciju cilvēku ķermenī ar instrumentiem, skatoties ekrānā. Ja? Bet iegūt šo grūdienu, mentālo, tur ir jābūt ļoti labam mentoram. Mums laikam paveicās. Mēs atbraucām atpakaļ, un 2009. gada novembrī bija pirmā artroskopija. Rutīnas plaukstas locītavas artroskopija tika ieviesta 2011. gadā, kad dr. Uldis Krustiņš veica apakšdāmas pieķikaulu, distālo galu, artikulāru lūzumu ārstēšanu artroskopijas kontrolē. Kopš 17. gada dr. Uldis Krustiņš 5 gadus ir vadījis Eiropas rokas artroskopijas biedrības sagatavotos kursus jaunajiem speciālistiem. Sākumā mēs bijām 2. Šobrīd mums ir jau par 150% palielinājies cilvēku skaits, kas var veikt plaukstas artroskopijas. Mūsu centrā mēs esam 5. Ir Latvijā vēl cilvēki, kuriem mēs esam zināmā mērā palīdzējuši arī ar padomu un praktiski. Tā kā varētu teikt, ka vismaz 2-3 vietās Latvijā plaukstas artroskopija ir iespējama. Protams, lielāko vai lauvas tiesu patreiz joprojām mēs veicam mūsu mikroķirurģijas centrā. Runājot par rokas un rekonstruktīvās ķirurģijas attīstību, Latvijā rokas ķirurģijas nozare nemaz nav tik sena. Tikai 1970. gadu beigās parādījās pirmā publikācija par to, ka profesori Roberts Drāki un Jānis Kupčs ir veikuši pirmo plaukstas replantāciju. Sekoja ļoti īss laiks līdz Latvijas plastiskās un rekonstruktīvās mikroķirurģijas centra nodibināšanai Gaiļezeras slimnīcā, kad pa īstam sākās nopietna rokas un rekonstruktīvā mikroķirurģija. Pirms tam bija daži interesantu klubiņi, pie tām profesora Jāņa Kupča vadībā jaunie censoņi, studenti un jaunie ārsti trenējās laboratorijā, mācījās šūt asinsvadus un nervus. Līdz ar to uz centra atvēršanu jau bija gatavi jaunie kolēģi, kas varēja sākt nodrošināt diennakts dežūras un nodrošināt rokas neatliekamo ķirurģiju un rekonstrukciju. Tas bija lielisks laiks priekš attīstības, taču tajā laikā ārstiem vēl nebija pietiekoši daudz pieredzes, un uz šo cilvēku bāzes sāka veidoties īstā rokas un rekonstruktīvā ķirurģija Latvijā. Pateicoties doktorim Ģīlim, Zaržeckim, Krūmiņam, Adovičam, Dalmatovam, Bitem, Libermanim, Krauklim, šie ārsti visi centās iegūt kaut kur jaunas zināšanas, brauca uz ārzemēm, klausījās lekcijas, apciemoja dažādas slimnīcas un pamazām apguva jaunāko iespējamo mikroķirurģijā. Savukārt Pasaules latviešu ārstu kongress atnesa ļoti lielisku vēsmu. Parādījās latviešu izcelsmes ārsti, kuri strādāja Amerikā un Kanādā, profesors Arnis Freibergs un profesors Uldis Bite, kuri ļoti daudz palīdzēja ar literatūras nodrošināšanu, uzaicināja ārstus stažēties, kā arī deva padomu vienmēr, ka tas bija nepieciešams. Daudzi mūsu kolēģi ar profesoru Kristapu Kegi atbalstu nokļuva Kegi fonda fellowship programmās Amerikā, kur arī spējām apgūt daudz ko gan rokas, gan rekonstruktīvajā ķirurģijā. Šis bija brīdis, kad ļoti labi sākā attīstīties rokas un rekonstruktīvā ķirurģija, sākās strauja augšupeja, un mūsu centrs kļuva par vienīgo centru, kurš nodrošināja 24 stundu palīdzību neatliekamās rokas traumās, kā arī dažādu defektu slēgšanā. Mēs bijām tie, kuri varēja nosegt dažādus apakšstilba un pēdas defektus pie smagām traumām.
tika uzsāktas onkoloģiskās operācijas. Un šī brīdī bija skaidrs, ka ir nepieciešams pamazītēm nodalīt šīs dažādās disciplīnas, gan rekonstruktīvo ķirurģiju, gan kosmētisko, gan onkoloģisko, gan rokas ķirurģiju, lai dažādās interešu grupās arvien labāk attīstītu tās. Ļoti veiksmīgi attiecībā uz rokas ķirurģiju Dr. Mārtiņš Kapickis bija nodibinājis kontaktus ar Singapūras Nacionālās universitātes slimnīcu, kur gan viņš, gan es, gan Kalvis Pastars esam pabijuši ilgu laiku un iemācījušies daudz ko no rokas ķirurģijas un esam spējuši to atnest atpakaļ un pamācīt kolēģus. Mūsu centrs var ļoti lepoties ar to, ka 2000. gadu sākumā un vidū, tad, kad bija ļoti augsts gateru skaits Latvijā, mēs guvām neatsveramu pieredzi replantāciju ķirurģijā, un šajā laikā mums kļuva ļoti daudz vairāk pieredzes attiecībā uz dažādu mīksto audu un kaulu defektu slēgšanu. Mēs sākām arvien vairāk pielietot dažādus lēverus un varējām nodrošināt praktiski visu spektru rokas un rekonstruktīvajā ķirurģijā. Ar lielu prieku sūtam jaunos kolēģus gan uz starptautiskiem kongresiem, gan uz dažādām citām pasaules klīnikām stažēties, redzēt jaunu un ar prieku sagaidām no viņiem atpakaļ informāciju par jaunām operācijas metodēm, par iespējami labākiem rezultātiem ārstēšanā. Un ar lielu prieku ceram, ka tas arī turpināsies. Un Migras centram bija plānota 35 gadu ballīte. Un, protams, iestājās Covid un visa balliešanās atkrita. Ja bija tas plāns aicināt visus sadarbības partnerus gan no austrumu puses, no Singapūras, no Eiropas, no Amerikas, teiksim, viss, kas ir palīdzējis Migras centram attīstīties un augt. Ja? Bet Covid visas plāns nogrieza un līdz ar to faktiski tas budžets, kas bija plānots, bija faktiski kaut kādā veidā liederīgi jāizmanto. Lai jūs saprastu to kontekstu, Krūšu rekonstrukcijas programma 9 gadus bija mēģināts viņu atjaunot, un nekādi viņu neizdevās atjaunot, un visu laiku viss atstās pret cienu. Pacientiem bija bailes runāt par šo problēmu, jo viņam likās, ka šī problēma varētu atgriezties, resīgi krūts vēzis, ja, un tāpēc viņas nelabprāt runāja par savu saslimšanu publiski, un bija tāda tabu tēma, un bija ļoti grūti kaut kādā veidā šo jautājumu izkustināt. Un tāpēc man tā doma bija tāda, ka varētu, ka šīs sievietes raksta tādu kā, savu dzīves stāstu, vēstuli, kurā viņas izstāsta, kā viņām ir gājis, un tad faktiski izējot no tām, apstot pacientus vispār veselības stāvokli, medicīnisko pusi, un izlasot viņas dzīves stāstu, mēs izvēlēsimies 5 pacientus, kurus operēsim. Protams, beigās viņas vairs nebija 5, jo tās vēstules bija tiešām tādas, kas bija, skarbas. Teiksim, tas dzīves stāsts tiešām šīm sievietēm ir skarbs, un man likās, ka mēs varam atļauties mazliet vairāk izdarīt. Beigās man liekas, bija 7. Tur bija arī daudz dažādu foršu sakratību, bet principā blakus efekts bija tāds, ka šī problēma tika aktualizēta. Krūts rekonstrukcijas tika aktualizēts kā problēma, ka valsts šo pasākumu neapmaksā, un man liekas, ka tas bija tāds pirmais brīdis, kas sakustējās ledus. Un tad man bija prieks, ka kolēģi atbalstīja manu ideju, un mēs izoperējām šīs pacientus, un tiešām rezultāti bija labi. Tā doma radās, ka šī programma jāatjauno. Un es gribu pateikt lielu paldies Viktorijai Vlasenko, kas mani atbalstīja šajā ceļa posmā, jo mēs sākām oktobrī, ja nemaldos, un budžetu pieņēma, nākamā gada budžetu pieņēma maijā, un precīzi maijā mums bija panākuma 0. Mēs bijām bijuši. Kādās komisijās mēs nebijām, sociāla darba komisijā, tad Saeimā, tad veselības ministrijā, Nacionālā veselības dienestā, tiesības sargs, dažādas deputātu grupas, un visi tik teica, jā, super ideja, Kalvi, malacis, turpini, lai tev veicās. Un tas fakts, ka likās, ka man jau bija likās, ka jāpadodās, jo ja visas durvis ir cieta, visas durvis cieta, bet Viktorija teica, nē, mēs iesim līdz galam. Mēs vajadzēs Eiropas tiesiesim. Man likās tas forši, ka es neesmu viens.
Un toreiz tas pavērsiena punkts bija, ka mēs satikāmies ar nevalstisko sieviešu sadarbības tīkla vienu no dāmām, un viņa mūs sapazīstināja ar Rintu Ielīti. Un faktiski tajā brīdī, kad pieslēdzās sievietes, un man prieks, ka tajā laikā Inta Sila bija uzrakstījis grāmatu arī par krūts vēzi, un tas viss tā kopā forši salikās, kad faktiski tas spiediens jau vairs nebija no manis kā no speciālista, bet spiediens bija jau no sabiedrības, ja, kas man likās ir baigi forši. Un faktiski kaut kādu mēnešu laikā pēkšņi visi smuki aizgāja, tāpēc, kad tajā brīdī, kad sievietes dusmojās, tad vīrieši laikam padodās. Nu jā, tas bija tā forši, kad pēc faktiski gandrīz 10 gadu pārtraukuma tika atjaunota krūts rekonstrukcijas programma. Pateicoties tam, ka tika uzreiz iestrādāta problēma virkne, kas ir jārisina paralēli krūts rekonstrukcijas programmas ieviešanai, ja, ir izveidots krūts vēža ceļš, ir izveidots pacientiem atbalsta dažādi dienesti, un faktiski pēdējā sapulcē, kurā es piedalījos Nacionālajā veselības dienestā, man bija liels prieks, ka tiešām mēs esam tik milzīgi soli spēruši, un faktiski šī ārstēšana jau vairs nav tikai mērķēta vēža ārstēšana, bet tā ir visiekļaujoša, kur iekšā gan rehabilitācija, gan dažādas palīgi ierīces, piemēram, parūgas, krūšturi, un viss faktiski ir vērsts kā komplekss problēmas risinājums, nevis vienkārši šauras problēmas atrisinājums, kā saka, lai tas būtu. Ja? Un man liekas, tas ir tāds baigais sasniegums, un man ir prieks, ka šobrīd sievietes publiski runā par krūts vēzi un nekaunās no tā un nebaidās no tā, jo man liekas, tā problēma jau var atrisināt tikai tad, ja mēs par viņu apzināmies un ja mēs viņu risinām. Ja? Kamēr mēs visi katrs savā stūrītī klusējam un neko nesakam un izliekamies, ka tās problēmas nav, tad tā problēma netiek risināta. Krūts vēzis ir biežākā onkoloģiska saslimšana sievietēm. Tā ārstēšana ietver ķirurģisku iejaukšanu, kas bieži ietekmē gan fizisko, gan arī psiholoģisko sievietes stāvokli. Mūsdienas iespējas krūts rekonstrukcijai ir ļoti plašas, sākot ar mikroķirurģiskām tehnikām un beidzot ar rekonstrukcijām ar implantiem. Mūsu misija ir palīdzēt sievietēm atgūt ne tikai fizisko veselību, bet arī pašapziņu un dzīves kvalitāti. Jā, pēdējos gados, kā jau minēju, ka darba apjoms ir krietni palielinājies, it īpaši rekonstruktīvās onkoloģijas jomā, kur ja mēs iepriekš gadus 5-8 atpakaļ tika veikts apmēram 30-40 onkoloģisko pacientu sarežģītas rekonstrukcijas, tad, piemēram, pagājušajā gadā es kopā ar saviem rezidentiem mēs veicām vairāk kā 145 liela apjomā rekonstruktīvās operācijas, kur laikā tātad tiek izņemts audzējs un tiek veikta rekonstrukcija ar mikrovaskulāriem lēveriem. Un tie ir ļoti lieli skaitļi. Ja mēs skatāmies tādā Eiropas mērogā, un es runāju ar saviem draugiem, kolēģiem ārzemēs, viņi saka, ka mēs esam traki šeit, ja, jo tā ir ļoti liels skaits. Bet to var izdarīt tad, ja te apkārt laba komanda, ar kuru sadarbojas, operācijas tiek plānotas, un viens ir šos pacientus izoperēt, bet otrs ir viņu tas pēcoperācijas periods, kas patiesībā ir ļoti izaicinoši, ja, jo tas pacients tajā pēcoperācijas periodā sāk visu mācīties no jauna. Un šis periods ir tas, kas dod to lielo gandarījumu, ka tu redzi, ka tas pacients atsāk ēst, atsāk runāt, atsāk smaidīt. Tas dod to motivāciju un vēlmi darboties tālāk un palīdzēt un meklēt jaunus risinājumus katram pacientam. Esam vienīgais Eiropā akreditēti atzītais rokas ķirurģijas un replantācijas centrs Baltijā. Pie mums apmācību iziet plastiskās, bērnu ķirurģijas un ortopēdijas rezidenti. Centrā liela nozīme līdz ar to tiek pievērsta arī akadēmiskam darbam. Pašreiz centrā strādā 4 ārsti, kas ir ieguvuši medicīnas doktora grādu, 2 studēja doktorantūrā. Centra ārsti aktīvi piedalās starptautiskos semināros un kongresos, ir publikācijas citētos medicīnas žurnālos, un tieši tāpēc Latvijas mikroķirurģijas centra vārds ir atpazīstams ne tikai Eiropā, bet arī Amerikā un Āzijā. Latvijas mikroķirurģijas centrā 20 gadu laikā
Mēs esam apmācījuši 21 šobrīd praktizējošu plastikas ķirurgu. Labdien! Es esmu Gundars Krauklis, viens no Latvijas mikroķirurģijas centra ārstiem un dibinātājiem, kā arī es esmu Rīgas Stradiņu universitātes plastikas ķirurgu rezidentūras vadītājs. Tas nozīmē atbildīgais par plastikas ķirurgiem topošajiem. Šobrīd mums ir 5 rezidenti, jaunie topošie ārsti, kas mūsu centrā apgūst šo specialitāti. Mūsu centrs Latvijā ir arī vienīgā bāzes apmācības vieta jaunajiem plastikas ķirurgiem, kur tad arī notiek apmācība un kur jaunie speciālisti gūs savu pieredzi, zināšanas, prasmes, lai pēc tam patstāvīgi turpinātu jau strādāt kā pilntiesīgi plastikas ķirurgi. Tagad jaunajiem speciālistiem visiem ir iespēja pat gandrīz visu tā kā obligātā veidā, kaut kad viņiem tuvojās apmācības beigas, brauc uz stažēties uz ārzemēm, vai tie ir 3 vai 6 mēneši, un tas ir ļoti laba pieredzes apmaiņa, un par ko mēs tikai lepojamies un arī atbalstam tādu apmācību. Man kā šobrīdējam mikroķirurģijas centra vadītājiem ir milzīgs prieks un arī gods strādāt lieliskā komandā. Mēs tiešām ideāli sadarbojamies. Šis ir klasisks piemērs, kā dažādās specialitātēs orientējušies cilvēki spēj kopā sadarboties. Mums ir kaulu komanda, mums ir mīksto audu komanda, mums ir nervu komanda, un mēs varam veikt principā jebkuru operāciju, kas mums ienāk prātā. Latvijas mikroķirurģijas centra zīmols tā vienmēr ir bijusi multidisciplināra un akadēmiska pieeja ārstniecības procesam. Sadarbība ar citu specialitāšu ārstiem ir mūsu ikdiena – onkologi, traumatologi, neiroķirurgi, urologi un tā tālāk. Mūsu ķirurgu zināšanas un prasmes dažādās rekonstruktīvās mikroķirurģijas nozarēs centru ir padarījuši par vienu no vadošajām medicīnas iestādēm Latvijā. Mūsu centra komanda ir plaša – ķirurgi, internisti, radiologi, anesteziologi, ergoterapeiti, ārstu palīgi, māsu palīgi. Komanda veidojusies pamazām un pašreiz izaugusi līdz 56 darbiniekiem, un centrs kļūst par nopietnu medicīnas iestādi. Liels jaunums, ar kur es tiešām lepojos, un es ceru, ka mēs palaidīsim šo programmu šī gada rudenī. Sadarbībā ar Latvijas universitāti būs pēcdiploma apmācība rokas ķirurģijas specialitātē. Šī sakarā ir jāsaka liels paldies pirmkārt droši vien mums pašiem, jo mums ir šī aktivitāte, ka mēs esam iesaistījušies FEŠ, tas ir Eiropas rokas ķirurgu asociācijas aktīvā dzīvē, tīpaši apmācības programmā, kā arī mums ir lieliska sadarbība ar Britu rokas ķirurģijas asociāciju, tieši balstoties uz personīgiem kontaktiem, un šī sadarbības rezultātā ir iespēja un būs iespēja visiem, kas to vēlēsies, iziet apmācību ciklu kādā no Eiropas vai Britu atzītām rokas ķirurģijas klīnikām. Kas mikroķirurģijas centram ir būtiski un ar ko mēs lepojamies. Viņiem pietika spēka privatizēt savu specialitāti un pierādīt to, ka privāta medicīnas institūcija strādā daudz efektīgāk nekā strādā valsts institūcija. Tādēļ mikroķirurģijas centrā tagad strādā daudz ārsti ar medicīnas zinātņu doktora grādiem. Viņiem ir fantastisks publikācijas PubMed citējumos žurnālos. Viņus uzaicina lasīt lekcijas Indijā, Singapūrā, Austrālijā, Kanādā, un pasaule ar dziļu interesi klausās mūsu sasniegumus. Un vismaz daļai no mikroķirurģijas centra ārstiem ir zelta rokas un dieva doti ķirurgi talanti. Un tas nav nekur citur, un mēs to patiesi lepojamies.
oficiāli atklāta. Paldies visiem par atbalstu un klātbūtni šajā nozīmīgajā brīdī. Ir sācies jauns posms, ir uzbūvēta jauna specializētā slimnīca, kas mums dod pavisam citas iespējas, ko mēs noteikti arī izmantosim savā turpmākā darbā, un visi izaicinājumi, kas mums būs priekšā, mēs tos arī visu paveiksim. Līdz ar to mēs esam jau savā ziņā tāda, neteiksim, ka viena liela ģimene, bet mēs viens otru ļoti ilgi zinām. Līdz ar to mūsu tās attiecības gadu laikā viņas ir augušas, viņas ir stabilizējušās, mēs viens otru atbalstam. Mēs esam komanda, kas ir svarīgs gan rehabilitācijā, gan ķirurgiem ir nepieciešama šī komanda. Šis komandas darbs, ja es esmu nolicis roku, es zinu, ka tas kolēģis to roku turpat blakus noliks, un man nebūs viņu jākoriģē un jāmaina kolēģu atsaucība. Protams, tas ir tas, kas visvairāk saista.